Ko Kristaps varētu pateikt par Kristapu? Ko Kristaps varētu pateikt par Kristapu? Tas, kurš nevar nepateikt. Jo es nekad, man ļoti grūti ir atteikt cilvēkiem. Tā. Kaut vai man pašam nebūs laika, es viņiem vienmēr piekritīšu. Vienmēr kaut kāds pasūtījums, jeb arī tepat veikalā, vai ar tām kūkām, vai vienmēr, grūti ir atteikt. Bet tā ir viegli dzīvot. Es neteikšu, ka viegli, jo maz laika paliek privātai dzīvei. Tā, kad tu visu laiku tikai velti darbam, vai arī tiem pašiem hobijiem, kā kūku cepšana, kā man ir hobijs, veltot laiku tā kā hobijiem un darbam, tad maz laika paliek. Mans brīvais laiks ir tikai medības un tā svētdiena, kas paliek pāri, lai sagatavotos jaunai darbnedēļai. Vienkārši jādara. Savādāk neko. Tikai jāiet uz priekšu. Un dzīvē viss mainās un viss notiek. Un būs viena diena tāda, cita būs savādāk. Un to māca viens 21 gadu vecs jaunietis. Es neteiktu, ka es mācu. Es stāstu par to, kā es jūtos šodien un kā varētu būt tālāk. Tā bērnība un jaunība tepat ir ritējusi. Jā, es visu laiku agri sāku skolā iet ieros. Kad skola likvidējās, tad pārnācu uz Rojienu, kā arī pabeidzu visu pamatskolu. Vidusskolu pabeidzu tepat Rojienā. Un tad jau skola arī ar ziediem, es floristiku izgāju attālināt Rīgā, kas nozīmē, ka neesmu nekur arī citur baigi dzīvojis, tikai visu laiku tepat Rojienā. Bet tie ziedi, tas bija tās bērnības sapnis vai kas? Nē, es neteikšu, ka bērnībā bija sapnis par ziedu veikalu. Ir tā, ka mums pašiem ir privātmāja un ir ļoti daudz visādāku apstādījumu un visu laiku cenšamies māju turēt tā, lai visu laiku būtu kaut kas ziedošs un kaut kas tāds, un tā arī piesaistīja kaut kā. Paši audzējam kaut kādus stādus, ko mājās visu laiku stādīt, un kaut kā tie ziedi arī pavilkos uz tiem ziediem. Kuros gados tās puķis sākās? Cik pašam bija? Vai, kas tad to vairs atcerās? Tas jau teikt. Tā, ka no bērnības, jo agrāk bija tā, ka Rojienā deva mājām tos titulus, kas ir tās sakoptākās viensētas. Tad arī bija tas, kad mēs uz to centāmies kopt, jo bija tā, kad brauc uz māju, skatījās, vērtēja. Man liekas, 2014. gadā mēs ieguvām to titulu, kad ir tā skaistākā vai sakoptākā tā viensēta. Šitais veikals, tas sākās šī gada 1. augustā. Tā kā nemaz vēl pusgads nav pagājis. Bija tā, ka es vispār strādāju citā darbā. Un tad bija tā, ka man vienkārši vienā dienā piezvanīja un pajautāja, vai tā iespēja, kad es vēl to vēlos. Es teicu, ka jā, bet Rojienā tā iespēja. Tā vieta nebija visu laiku, un man piezvana un saka, ka var dabūt. Un es arī uzreiz pēc tam sarunāju, satikties, un es sapratu, jā, ka šeit man gribās to vietu. Puķis taisot vienmēr jāapstās skolī, vai kaut kas sanāk? Jā, jo tad vienmēr var redzēt, vai nevajag kaut kur kaut kādu krāsu nomainīt ar kaut kādu citu vietu, vai, lai nav tā, kad... Jo no augšas tā neredz, kā redz spogulī. Kur kaut kas trūkst, varbūt kaut kāds caurums, kaut kur kaut kas lejā, varbūt kaut kas augšā. Viss var likt papīrā un gatavs. Tagad meklēju to, kas nav. Šodien es skatījos, kā top tavu pušķi, ja, un es domāju, no kurienes nāk tā iedvesma. To nevar nostīt internetā vienkārši. Tu nevar šantēt mēnešiem vienu tādu pašu pušķi. Tas ir pēc sajūtām.
Jo ir dienas, kad gribās taisīt, nezinu, piemēram, sarkanie toņi vairāk iet, piemēram. Citreiz gribās kaut ko rozā taisīt, citreiz balts kaut kas. Arī, tāpat tās tie paši papīri, ko pušķiem apkārt liek. Citreiz tev liekas, ka tu gribi tikai ar kaut kādām gaišām krāsām. Citreiz ir tā, ka kaut vai pušķim piestāvēt gaiši, tev gribās viņam kaut kādu tumšāku krāsu vai kaut ko uzlikt. Tā, ka tas ir tavs iekšējās sajūtas. Un gatavs. Tāda skaistuma nekad nav žāldot prom. Tāda skaistuma jau ir bijuši jau entie. Viņš ir jā. Man jāapsaka vispār, kā viņš izstāsta. Un tas viss ņem un novīst. Pēc laika. Bet tas prieks, ka saņem. Galvenais jau tās emocijas. Kādā kastītē, kādā krāsā, gan jau tai zaļajā, vai arī tai violetajā, ja mums violets būtu. Tā. Pak, te vēl daudz darbi ir. Jāsamērcē oāzi vēl. Kā ir sākt tādu lietu? Sāk ir tas, kad ir vajadzīgs, tas sākuma kapitāls vispār ir vajadzīgs. Tas nav tā, ka pēkšņi tagad man ir 100 eiro un es tagad varēšu par 100 eiro pilnībā visu. Pirmkārt, vajadzīga telpa, kas veikals, kur tev būs. Tāpatās arī visa kase, kas ir, tā kā arī manā gadījumā man ir posttermināls, karš termināls, kur var norēķināties ar karti. Un, protams, jāiet ir visam cauri, jāsaprot ir vispār tā schēma, kur tev kas būs, kāpēc tev, cik tev to vajag. Un to jau arī prakse dod, jo tu jau, kad esi praksē, tu jau zini, ko tev vajag. Tev vajag tos papīrus, vai tev vajag skavotāju, vai tev vajag to, un kāpēc tev to vajag. Tas nav tā, ka tagad aizej uz veikalu un vienkārši ņem no visiem plauktiem lietas, un tad tikai domā, kāpēc es to vispār pirku. Tā ir tā estētiskā puse tie ziedi, bet vēl jau ir tā birokrātija, viss kā ar to tik galā. Man ir oficiāls grāmatvedis, kurš man tiek galā ar visiem papīriem, un tad man visu laiku raksta, ka vienā mēnesī tas nav kaut kas izdarīts pareizi, bet zin kā, es jau arī vēl tajā visā neesmu tik ļoti, es to visu tik ļoti nesaprotu, lai es tagad varētu pirmajā mēnesī jau visu izdarīt perfektu, un tā, ka tam visam jābūt ir laikam, pieļaut kaut kādu, visi kļūdās. Tās mazās kļūdiņas jau viņas pieļaujot, tad pēc tam tu nākamreiz to vairāk nepieļaus. Es vakar ieliku viņas krāsnī. Viņi bija galīgi šitādi cietī, un viņi atnāca smuku vaļā. Sveiki! Vai jums tas taps ātri vai? Šitais viņš uztaps, bet viņš būs, ja būs, tad viņš būs ar vienu svecīti. Tikai pēc tam varēs viņu mainīt. Jā, vienu arī vajadzētu. Jā. 20 minūtēm būs. Jā. Labi. Sarunāts. Labi. Tā pagaidām. Oi, un man vēl. Tas nav viss. Jā. Sakat, lūdzu, uz 23. decembri man vajadzētu tādu lielu skaistu pušķi. Jā, to mēs varam sarunāt pēc tam, ka jūs atnāksiet pakaļ šitam. Labi. Jā, labi. Jā. Labi. Viņš nokritīs. Un svecija būs blakus. Bet kā to saprast, ka tieši tas cilvēkam ir vajadzīgs? Viņam patiks. Es uzskatu tā, ka lai tu kaut ko dotu tālāk, tev tam ir pašam jāpatīk. Tev ir jābūt sajūtai, ka tu gribētu, lai kāds tev tādu uzdāvina. Lai nebūtu tā, ka man nepatīk, bet gan jau viņam patiks. Es vienmēr piedāvāju pēc iespējas, kad es varu uz vietas uztaisīt uzreiz. Arī gatavu. Jo ir tā, kad ienāk cilvēks, viņš pajautā, es piedāvāju iespēju izstaigāt vēl rujienā pa veikaliem, ja ir tāda, ja tāda vajadzība ir, tad. Un tikmēr, kamēr viņš velk to laiku, lai iepirktos, tad tikmēr tas pušķis tiek darināts. Tā es arī neatradu tā svecēju to apakšu. Čau! Tev svecītēm pamatnes ir? Ir viegli strādāt vietā, kur tev viss pazīst. Jā. Es neteiktu, ka ir grūti, bet tas, ka tevi pazīst, arī ir labi.
Ja cilvēki runā par tevi, tad visi zina, kas tu esi, nav tā, kas tas tāds vai arī, nu, tā, ka svešs, pieņemsim, attaisīt šeit ziedu veikalu, es nezinu, kā viņam varētu iet svešā vidē. Cilvēki nepazītu, nu, pieņemsim, no Valmieras kāds attaisīt tagad pēkšņi Rojienā svešs. Cik viņam būtu tas liels pieprasījums. Tāpēc arī man bija tā sajūta, nu, kad es gribu Rojienā, jo Rojienā mani zina, gan ar tām kūkām, gan tagad jau arī gan ar tiem ziediem. Un, jā, tas tāda forša sajūta, nu, kad savēji arī atbalsta. Nu, reka, mēs jau klāt. Būs tulītās gatavs. Labi. Tā izskatās. Tā, kastītē lentīt arī uzsieta? Var, jā. Baltu? Jā. Nu tā. Gatavs jums. Nu, redz, jā. Tā, šādi. To secīt pēc tam droši var atkal mainīt, un tad būs ilgi. Labi. Tad mēs runājam par to. Jā, tulītās es paimšu plānotāju. Uz kādu vārdu būs? Ābele, Ģertrūde. Tā, būs pušķis. Jā. Pušķis, jā. Kaut kādi konkrēti ziedi, no kā jūs domājat, vai ko jūs gribat? Konkrēti ziedi nav. Nu, Kaut kādu miksu. Tad līdz vai nu 23. vai ātrāk varbūt kādreiz. Labi, jā, visu labu atā. Labi, uz redzēšanos. Redzītī. Viss dabūja 2 bumbas. Un šeit jau ziedi no paša dārza vai paša siltumnīcas nav. Ziedi bija. Vēl jau bija, bet tas bija gan vasarā, tagad jau ir ziema, bet plāns ir pavasarī iegādāt siltumnīcu, jo lizanšu tādi jau ir pasūtīti. Nākamgad būs pašauzētas lizans, lilijas būs, arī laumatītes būs un arī lefkojas, jeb matiols, kā kurš viņus sauc. Tā kā būs arī savi ziedi no dārza. Tiks darināti pušķi. Un laiks siltumnīcai atliks. Ko mēs pēc tam izdarīsim? Vasarā ir garas dienas. Un nav tā tums tik ātri, un tā kā būs jāstrādā arī vēl pēc darba. Viss, tas nekas ir iestādīts. Tā nebija avantūra 21. gadā kaut ko tādu uzņemties. Es teikšu, ka nē. Jo dzīvē viss jāizbauda. Kāpēc labāk ātrāk nekā vēlāk? Pēc tam, kad tu paliksi kad tu vecāks paliksi, tad nekad nevar zināt, vai tu kaut kam tādam vēl piekritīsi. Ka nāks vairāk gadu, tad jau vai sāks domāt, vai gribās, vai negribās. Tāpēc labāk ir pamēģināt, labāk vaināt ātrāk. Vismaz zināt, kā tas ir. Tā, vienu štrausu, ja? Jā. Un tad es gribētu, vai tev būs baltas tās sīkzied krizantēmas? Jā. Bet es gribu tā vienkārši 6 kātus sasiet. Var jau salikt kopā arī tās krizantēmas ar kaut kādu krūmrozīti, arī smuki izskatās. Ja? Pieliek kaut kādu zaļumiņu klātī, un viņš smuki izskatās krizantēm ar krūmrozīti, jo viņa jau arī kupla ir. Viņš kuplumu dod. Tad man tā, jā. Pa cik tev to pušķīti? Es nezinu, Krista. Tu var uzdot jautājumu. Es tiešām, es tik ilgi neesmu sūtījusi bērnu pušas. Labi. Jā. Un cikos tev bija? 12:30. 12:30. Jā. Labi. Sarunājuši. Jā, labi. Čau. Šodien bijām klāt, kad viens pēc otra tiek pieņemti pasūtījumi bērītēm. Nu, tas nenomāc kaut kā. Nesāc domāt par kādām pasaulīgām lielām lietām. Nezinu, kā ir. Ir tā, ka tajā dzīvē jau ir
Un visādāk ir tie posmi. Vieglāk ir taisīt apsveikumu ziedus nekā tos sēru izstrādājumus. Jo tomēr tu vari just, ka pēc tam, kad tas cilvēks atnāk tik laimīgs pakaļ un viņš pēc tam dāvās tālāk tās emocijas. Tad WhatsAppā es aizsūtīšu jums to tekstiņu. Jā, un arī rekvizītus atsūtat, un rēķinā būs tikai vainags. Vainags un lenta. Vainags, nu, tas ir kopā viss jau, jā. Tur vainags plus lenta būs tikai rēķinā. Tā. Nu jā, tas bija pats sākums, kad es pamēģināju tos saucamos veco laiku vainagus, kur jāpina ir pamati un viss tur tiek pīts, tie pušķīši ziediem, katram ziedam savs pušķīts. Kad es uzpinu 4, tad es sapratu, ka 4 vienā dienā ir pa daudz. Pēc tam vienkārši rokām tas ļoti smagi, jo viss tiek pievilkts ar drātiem ļoti stingri, lai nekas nejukt, tā kā ārā. Tur tiešām ir vajadzīgs arī spēks, lai to visu izdarītu. Bet šitais laiks ir tāds advents vainagi, jā? Šitais laiks ir. Es pagājušajā nedēļā mājās līdz 11:00 pinu pamatus. Jo bija pasūtīti gan vainadziņi, jau gatavi ar visām svecītēm, gan arī man bija tirgošanā vienkārši tikai plikas pamatnītes bez svecēm, kad cilvēks ienāk, viņš paņem, beigās viņš uzliek pats sev sveces mājās, kā viņš grib izrotā. Un tagad jau nākamais būs Ziemassvētki, Valentīna diena. Būs labi. Par ziediem runājot, kāds līdz šim ir bijis pats dīvainākās pasūtījums? Ja mēs nerunājam par šīs dienas vainagu. Par šīs dienas vainagu, ja nerunājot. Cilvēki Rujienā ir diezgan klasiski, es teikšu tā, kad viņi izvēlās to, kas ir klasisks un tā viņiem kaut kas savādāks. Viņi nav pieraduši pie tā. Man ir jāpiedāvā viņiem kaut kas savādāks. Bet 2 vairāk, ne? Ja 2 viss vai 2? Viss pa 2. Sveces varbūt arī vajadzēja 2. Hiecinti 2. Ir gadījies tā, ka pagājušā nedēļa es no rīta atnāku uz darbu un man zvana telefons un es pastos, man zvana Rumānija. Es paceļu, man sāk sieviete runāt pretī angļu valodā un es nospiedu. Es domāju, ka zvana krāpnieki. Pēc tam beigās WhatsAppā saņēmu ziņu, ka Rujienā viņai dzīvo labākā draudzene un viņa vēlās viņu apsveikt dzimšanas dienā. Un man bija jāizgatavo ziedu kompozīcija krūzē un klātī bija jānopērk šokolādes kaste. Un beigās viņi bija tik priecīgi par to, ka tik mazā pilsētā kā Rujiena ir iespējams tas, ka es varu izgatavot un piegādāt šim cilvēkam šo pārsteigumu, kaut gan viņa pati dzīvo pavisam tālu un viņa to nevar izdarīt. Otrā pasaules galā. Jā. Tā kā es iedomājos to, ka par manu veikalu Rujienā jau ir atradis arī kāds cilvēks, kas dzīvo tik tālu. Kā viņš vispār varēja zināt, kad tās veikals ir? Jo no augusta strādā. Ja no augusta tikai strādā, un tas nav veikals, kas šeit jau būtu 10 gadus. Tā, līmēm arī kāpostu. Tas rozītes tagad sagriezīšu. Zini, ko es tev gribēju jautāt? Tu iesi uz to tirdziņu, kas būs kultūras namā? Nē. Kāpēc? Sacep liku šitos fīni. Man nav laika. Tur taču ritīgā Andele 22, ja nemaldos. Es uztaču, tu varēsi andulēt. Par to iet runa. Es ar zemtekstu jau atnācu. Tu cepsi un es tirgošu. Davai? Labi, sarunāsim. Man bija ielikts sludinājums, ka es tā tos vainagus, ka var pasūtīt. Tie, kas nepasūtīja, domās, kāpēc nepasūtīja. Man liekas, ka būs baigi labi. Bet kā iemantot to ziedu sajūtu? Kad tas ir kaut kas iedzimts vai kā? Nē, jo mums nav tā, ka mums būtu ģimenē gan floristi, gan kūkcepēji. Tā nav, kad mums ģimenē vispār neviens kūks, nav nekad cepis. Mēs agrāk paši visu laiku kūku kaut kur sūtījām, tā, ka nav tā. Ģimenēm kāds ir cepis, un tad tas ir pārmantots. Tā nav. 14 gados bija jāsaka pietiek. Pietiek, tagad es sāku cept.
Un tā arī varētu būt. Nu, arī ar tiem pašiem ziediem. Nekad neviens nekāds pušķis, neko nav florists, nekur neviens nav strādājis nekādos ziedveikalos. Kā... Nezinu, kur tāds radās. Kā aizgāju pavisam kaut ko citu, tā kā nekā, kas ir, ar ko nodarbojās nekā ģimenē. Būs labi. Tagad būs krēms. Kas iemācīja nepiedzīvināt to tevi? Katls. Jāpiešaujās. Bet tā kūku cepšana, kā tā sākās? Nu, tā kūku cepšana bija tā, ka tas jau bija tajā laikā, kad gāja tie kūku kari. Kaut kā aizrauja arī mums vietējās sēnieces piedalījās un cepa. Kaut kā gribējās pašam pamēģināt, un tad sākas ar visiem biskvītiem, ar visu sāku kaut kā lēnām skatīja receptes kaut kādas internetā. Jo man bija tieši svarīgi, es gribēju to lauku torti. Jo tajā laikā tas bija, manuprāt, arī 14. gadi, kaut kas ap to laiku, kad tās lauku tortes jau arī bija tās aktuālākās. Tad aizgāju, tad uzcep vienu, uzcep otru. Tad jau tagad ir tā, ka cep jau katru nedēļu un nevienu. Jāpaskaidro, ka šī nav tā ikdienas virtuve. Nu, jā, ka mēs esam ciemos. Šodien uz Rujienas centrā. Pie draugiem. Pie draugiem. Jā. Jo šitais jau tādu virtuve katru kulināru sapnis pavāra kulināru. Nu, šitā jau būtu. Tas, jā. Tagad ievārījums būs rabarberu. Garša būs pavisam savādāk nekā tas, kas ir tur 2-3 stundas vārīts. Jā, bet kādreiz arī domāju, ka tu nebūsi savs ziedveikals. Nu jā, kas to lai zina, varbūt pēc kāda laika būs arī tāds. Vai arī Rujienas pusē tie cilvēki ir sākuši vairāk kūkas cept? Drujienā daudzi cep. Man iznāk cept kāds pāris kūkas nedēļā. Piemiņsim, pagājušo nedēļu bija 4. Šonedēļ ir jāuzcep šokolādes braunī, 60 gabali. Un tad ir vēl tematiskā multeņa kūka. Bet lauku tortes? Jā, visu lauku. Nu, mājas. Es uzskatu, ka lauku torti ir jāsauc par tortu un tā nav kūka. Tas ir daudz florists, kas cep kūku. Es nezinu nevienu. Es vispār godīgi nezinu nevienu tādu beigu vīrieti, kas ceptu kūkas. Nu, vismaz no šejienes. Tuvākās apkārtnes. Bet kūku laikā tur draugi nevilku zoku, kamēr citi spēlē puteni, tad tur cep kūkas. Draugi vilku uz to, lai viņiem kūkas cep. Nē, kad jāsagaida ir burbulis, lai bišķiņi izkarsējās vēl. Tā, šis ir gatavs. To var tā izturēt pa dienu veikalā un vakarā cept kūkas. Nu, trakākais ir tas, ka ja veikalā ir piekdienās, sestdienās, nu, jau sestdienu veikalā ir daudz pasūtījumu, tad saplāno to tā, lai piekdien varētu to visu sataisīt. Man tagad ir viena meitene, kas man nāk. Viņa parasti nāk sestdienās, lai es varētu uz medībām tikt. Nu, kā var atpūsties pēc tā visu, vai ir laiks? Nu, tagad ziemā ir grūtāk, jo dienas ir īsas. No rīta tums, var teikt tā, ka tums atnāc uz darbu un tumsā es mājās. Jo makšķerēšanai tagad arī īsti nav sezona. Nu, ir sezona, bet ledus nav, lai varētu makšķerēt. Bet vasarā cenšos parasti braukt, jā, kad tad visvairāk man patīk uz līdakām un uz karpām. Tā, kad no agra rīta, kad īpaši uz karpām no paša rīta, kad aizbrauc, tad var teikt, kad dīķis atverās no rīta, kādos 6, tad arī
līdz tiem vakara 8, tā visa diena arī tiek makšķerēts. Nu, nav tā, kad aizbrauc 3 noķer un brauc mājā. Nu, un pa medībā runājot savos 21 gados, tu vēl esi dzinējos vai kā tur? Nē, man jau ir jau nokārtot mednieka apliecība, man arī ir tā saucamā bise. Jā, kad tas arī man viss ir jau arī kaut kas jau ir nomedīts. Jau. Baigie pūpēži, ne? Nu, vēl 1 minūte. Ko? Nu, kā tad? Ar spičku. Šais laikos sērkos viņš nebakstiem. Nē. Šitā ir cita krāsnes, tāpēc es palūkāju, bet parasti mājās es jau pēc uz aci jau varu pateikt, vai ir gatavs vai nav. Te sērkos viņi domā tikai iesācējiem, ja? Nu, sērkots viņi jau var pārbaudīt, ja ceptajā te malkas krāsnī vairāk, bet pie tās arī es piešāvies, jo tā arī man mājās ir tā. Jā. Nu, vasarā būtu diezgan karsts, jārā būtu plus 30 grādi un būtu jācep 4 kūkas un malkas krāsnī. Ko es darīju visu laiku? Nu, tas, ko dara dzīvē, nu, tie paši griezti jau vai kas, bet te ir vēl kaut kādas perspektīvas nākotnē. Es pat tie godīgi nezinu. Es gribētu tagad gribētu izbaudīt šo mirkli, kamēr vēl ir tie jaunības, tie gadi un strādāt, kamēr vēl tas spēks ir. Un neatteiktiem cilvēkiem un tā, lai viņiem viss tas būtu. Nu, tā, gan tās kūkas, gan tie ziedi, gan... Jā. Kā teikt, paņem kūku, paņem pušķi un lai ciemos. Es teikšu tā, ka Rujenā ir ļoti daudz jauni cilvēki, kas nemaz netaisās nekur braukt prom un viņi paliks šeit. Un ir cilvēki, kas tieši no lielajām pilsētām brauc ārā uz mazajām pilsētām, jo lielās pilsētas tiek pārblīvētas un tur jau vairs nav tāda apstākļa kā šeit, ka tu vari iziet ārā savā dārzā. Man var teikt, ieelpot svaigu gaisu. Tikai viens mīnus būtu tas, ka šeit tās darba iespējas nav tik daudz kā lielpilsētā. Bet, protams, kā saka, kas meklē, tas arī atrod to darbu. Un kaut vai tā kā es izdomāju, es uztaisīju kaut ko savu, un es pelnu tepat Rujenā, nevis man nav jāskrien. Tagad jāatver veikals Rīgā, Valmierā vai kādā citā lielā pilsētā, kad es to varu darīt tepat. Tām ziedu kompozīcijām mēs noskaidrojām, bet tās tortas nekad neapnīk. Apnīt, ka ļoti daudz ir jācep. Kāpēc atkal bija tik labs? Kāpēc atkal bija tik labs, ka neatteicu? Un kā tev šķiet, nekad nepienāks tāda laika, ka tās lauka tortas varēs ar 3D printeri? Es domāju, ka nē. Nu, lai viņi cep. Jo ir tā, ka tā lauka torte, viņa ir, bija un būs. Nav pa smalku tiekšās lauka tortas. Pats tu neesi pa smalku.